Čau! Matrix Ultra. Īstenībā ar GNSS iekārtām ir ļoti vienkārši. Pasaulē viņas ir ļoti daudz, visādi ražotāji, visādi brendi, visādas places un viss kaut kas. Bet arī pēdējā laikā mēs ļoti daudz redzam, kā ir unicorn places. Jā, tas ir ķīniešu places ar 1608 kanāliem. Protams, viņi parādīja sevi ļoti labi. Gan izturības ziņā, precizitāte arī ļoti laba. Bet tomēr mums, es skatos, vairāk vai mazāk cilvēki tomēr liecās uz citu brendu arī citreiz. Jā, jo viņi gatavi principā strādāt precīzāk, stabilāk, jā, jo viņam tas rezultāts, protams, ir pamatā, ka viņi uzticās šādam vai citam brendam. Un mums šobrīd arī ir piedāvājumā Matrix Ultra, nevis 3, 2, 1, kā bija iepriekšējais vakardien video bija stāstīts, bet reāli Matrix Ultra ar BD 990 plati iekšā, 336 kanāli, kur mēs redzam stabilitāti varbūt vai labākus rādītājus. Grūti tā pateikt īstenībā, jo visi GNSS kaut ko rāda labi, kaut ko rāda slikti. Bet šajā gadījumā tieši tiem cilvēkiem, kam patīk BD 990, ir labas ziņas. Mūsu, kā saka, ģimenīte parādījās GNSS ar tieši tādu plati, ko jūs no mums prasījāt. Tātad BD 990 plate, varat iegooglēt, paskatīties, kā viņi pieder. Mēs nevaram atklāt pagaidām, bet jūs varat to sameklēt un atrast. Bet es stāstīšu par pašu GNSS iekārtu. Dēļ tā, ka tā plate ir lielāka, jā, tātad korpus arī sanāca lielāks, jo to plati nevar dabūt mazajā korpusā, tā kā mums ir Matrixiem, jā, vai citiem modeļiem. Tāpēc, šāds dizains. Bet dizains, pateikšu, nav nevainas. Īstenībā diezgan kompakts arī, ja salīdzinot ar to, ko atkal piedāvā tirgu, jā, bet šis dizains ir izcils. Jā, visas līnijas, visa krāsa, un arī tāpat ko mēs te redzam? Mums ir laser vision, mums ir lāzeri šeit ir iekšā, mums ir krāsains LCD ekrāns ir iekšā, ar kuru palīdzību jūs, protams, varat redzēt, kāda ir stāvokļa jūsu akumulators uzreiz, cik jūs terat tur satelītus un tās lietas. Tātad arī uzbūvē pati, ko jūs esat pamanījuši, laikam augšā, tā kā teletūbijām, šitāds te anteniņa, tā ir paredzēta radio uztveršanai, radio signālu sūtīšanai un korekcijas saņemšanai. Viņi skrūvējas augšā. Vispār Ultra sērija vairāk paredzēta uz bāzes, bāze rover risinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit man ir uz trēģera atrodas tagad akumulators, kā jūs redzat, 27,000 mAh, plus iekšā vēl 7,000 mAh ir akumulātori šīm iekārtām. Tieši šitais komplekts ir bāzes versijas, jā, viņš ieteka Matrix B, un viņam, kā mēs redzam, nav nekādi papildus lāzeri, kameras un tās lietas. Arī apakšā kameras arī nav. Ir tikai un vienīgi ekrāns. Tad, protams, AMU sistēmā 400 Hz, kā es jau biju stāstījis par visu AlphaGeo produkciju, viņam ir visās iekārtās 400 Hz AMU slīpuma sensors, tā kā tur tehnoloģijas paliek tehnoloģijas, nekas tur jaunāks nav. Tad šo bāzi mēs varam likt savā objektā un vismaz diennakti strādāt un saņemt korekcijas no tās iekārtas. Savukārt šī iekārta var kalpot ļoti labi tieši tiem, kas grib pierādīt to, ka viņu mērījumi un precizitāte ir gana laba un uzticama. Tad, ko vēl var pastāstīt par šo iekārtu? Varbūt te daudz neko nevar tā kā baigi izstāstīt, jā, izņemot to, ka ir vienīgais, ka ir cita plati, kuru mēs piedāvājam arī šobrīd tirgu un varat izvēlēties vai unicorn, UM980 vai BD 990. 1408 kanāli, 336 kanāli. Un, ja mēs runājam par komplektāciju, protams, komplektā šīs lādētājs ir paredzēts akumulātoriem šim lielam 27,000 mAh,
Nāk arī uzkrāvējuma disks, jā, tas ir bāzes stacijas. Ja ir nepieciešams, ir, protams, arī lādētāji priekš pašas iekārtas, kā jau es biju minējis iepriekš, arī ATAP iet komplektā. Tā kā, lūk, šis risinājums ir gana labs, ļoti precīzi un ir vērts padomāt par viņu. Ja gadījumā kāds tiešām vēlās viņu iztestēt, pamēģināt, mēs atverti sarunai. Jūs varat viņu paņemt uz savu objektu, izmēģināt, sniegt mums smuku, precīzi atskaiti, salīdzināt ar savu iekārtu. Un tad mēs runāsim gan par cenu un piedāvājumu. Tā kā laukā mērīt, pārbaudīt, es nezinu, vai ir vērts šobrīd, jā, bijām patestējuši, paskatījāmies, kā izskatās. Jā, šī plate diezgan tā, var pateikt, viņa nav tik agresīva ātra, kā, pieņemsim, unicorn plate, jā. Viņa bišķiņ lēnāk, jā. Viņa precizitāte, protams, nerāda tur, tā kā mēs redzam citreiz platēs, tur milimetri, jā, viņa rāda centimetros. Bet es pārliecināts esmu, ka tie centimetri ir tuvu patiesībai. Bet kaut gan es nenoliedzu ar precizitāti OEM 980 platēm. Katram ir savs. Paldies par uzmanību. Atā. Turpinām skatīties par AlphaGeo iekārtām. Drīzumā būs kaut kas jauns.